Tātad es rīt dodos 10 dienu pārgājienā no Porto uz Santiago de Compostela. Un šis ir tas, ko es ņemšu līdzi. Tātad man būs 2 sporta krekliņi un 2 kokvilnas krekliņi gulēšanai. 2 ar ko eju, 2 ar ko guļu un šorti gulēšanai. Jo es negulēšu pliki, es gulēšu kopā ar 7 citiem cilvēkiem vienā mazā istabiņā. Tāpēc man vajag kaut kāds drēbīts. Cepure saulītes aizsardzībai. Garās bikses, šorti. Zeķes, apenes, peltkostīms, lietusjaka, nūjas, lādētāji un powerbanka, pulkstenlādētājs, telefonlādētājs, zāles, pretsāpju zāles, manas zālītes un pretcaurreiz zāles. Tad mums būs līdz naudiņa skaidrā un veiksmes aprocīta. Uz kājas. Tad mums būs līdz dvielis. Parāda otru pusi dvēlim. Izskrien Rīgā. What? Jā. Cerams, ka šis dvielīts izturēs 10 dienas. Tad mums ir kosmētikas maciņš, kur ir dezītis, sausais ne sausais, bet cietais šampūns, zobu pasta, zobbirste, krēms. Tad mums līdzi ir mums ir līdzi guļamais. Tad man ir līdzi uzlīmītes, ko es plānoju dot saviem ceļā satiktajiem jaunajiem draugiem. Wow! Plāno draudzēties? Es neplānoju, bet nāksies gan jau. Un tad viņi prasīs, hei, kā tev atrast internetā, ne, bet Instagramā. Un es teikšu, rekā! Un līmēšu uz pierasta cilvēkam. Tad man līdz būs, noteikti super nevajadzīga lieta, bet grāmata, kuru es nopirku Livraria Lello. Tā ir džungļu grāmata. Es neesmu nekad lasījusi džungļu grāmatu. Man liekas, ka es esmu redzējusi multinīti, bet es neesmu lasījusi. Un man ir obligāti viņa jāizlasa par šīm 10 dienām, tādi es būšu bezjēdzīgi viņu nēsājusi līdzi. Vēl viena smaga un gan jau nevajadzīga lieta, bet es ļoti gribu veikt pierakstus šī pārgājiena laikā. Man ir kladīte līdzi, kuras pierakstīšu, kā man tajā dienā gāja, un kaut kādas lietiņas, varbūt svarīgas, varbūt mazāk svarīgas. Tad man ir līdzi pase manējā. Es gribēju ātri pārtraukt un parādīt to, kā mazs sunītis skatās pa logu ārā uz jūru. Jā, labi, sorry. Jā, un tad man ir zīmodziņa pase, kurā man ir jāaktāja zīmodziņi, lai es varētu galā saņemt apliecību par to, ka esmu nogājusi šo ceļu. Un Karls aizpildīja man pasīti sākumiņu ar savu mīļo rokrakstiņu. Tad man būs līdzi saulenes un daži mašķi. 2 skonču pakas un 6 batoniņas. Ceru, ka pietiks 10 dienām. Easy. Jā, ja tu katru dienu apēd vienu končiņu. Tad man vēl būs, protams, ūdens. Tas skatās tukšs. Un pati soma. Un kur man ir vēl arī šitāds te lakatiņš ar gliemežvākiem, jo gliemežvāks ir Camino de Santiago simbols. Un tas laikam tad arī būs viss. Man vēl jāpastāsta, vai es kaut ko vēl neesmu aizmirsusi, bet kopumā man šķiet, es laikam iešu Zandelēs un vispār neņemšu nekādus citus apavus līdzi. Bet, pa lielam šis ir viss, kas man būs līdzi 10 dienām. Izskatās ok. Viss. Varbūt vēl viens apens vajag paņemt, ja apkakājās. Bro, es parasti nekad neņemu vispār apens līdz tāds 2 jau ir daudz. Ceļinieki. Man vairs nav vispār nevienas savas vietas, man visu var izskriest un ceļš vēl nav sācies.
Jā, tikko pamatīgi nolīja. Un esmu slapš. Katedrāle ir slapja, ceļi ir slapji, kleitiņi ir slapji. Bet zeķis nav slapjas. Jā, zeķis nav slapji. Bet man ir veco omiešu pirkstiņi pēdām. Nu labi. Labi, Bom camino. tiekās. Nu, es esmu ceļā. Pirmie 100 metri ir noieti. Pagaidām neesmu apmaldījusies. Tas jau ir labi. Tur pāri upei, kur tā mājiņa. Tur mēs dzīvojam. Tur Kārlis ar blubiņu gaida. Gandrīz 3 stundas ir noietas. Vēl ir kādi 17 kilometri. Es joprojām esmu Porto. Un sāk gribēties ēst. Tā kā būs jāatrod kāda vietiņa, kur kaut ko apēst, vai kāds veikals, kur kāda maizīte vai kāds krodziņš. Tepat pāri ielai dabūju bulciņas, novilku somu un ēdīšu šito milzi. Kilometri jau ir noieti, un vēl kādi 10 ir palikuši. Es slēpjos no vēja uz soliņa, jo ir pamatīgs pretvējš. Visu ceļu vienkārši pūš virsū, tāpēc arī es baigi neko nevaru iefilmēt, jo mani nedzirdēs. Bet vispār man ļoti patīk, te visur ir tās zīmītes un uz visādiem krodziņiem un uz veikaliņiem ir tie simboliņi un rakstīts nāc pēc sava zīmodziņa. Un ļoti jauki. Un jā, es tagad jau satieku vairākus savus kolēģus, kas iet. Daudz iet pārīšos, daži iet vieni, daži iet grupiņās. Nu tā, es tā ļoti smukā vietiņā tagad sēžu, parādīšu. Reku man ir skats uz tādu kapeliņu. Tur pludmalīte. Tur okeāns. Te es tā sēžu, slēpjos. Vējš nāk tieši no turienes. Cik vilinoši ir pasēdēt tajos. Bet vēl kādi 4 kilometri jāpaiet. Vakariņas pēstas. Šodien gandrīz 8 stundas ir noietas. Un es tuvojos savai pirmajai Alberģei. Man būs pirmā pieredze dzīvot istabiņā ar 7 nepazīstamiem cilvēkiem. Tad redzēsim, kā būs. Re, kur te mums ir sagatavotas brokastis un terasīte, virtuvīte. Superbok! Es dzīvoju tādā mājā un dodos ceļā. Laiciņš labs,
otrā diena. Tagad nu jau kādu laiku eju cauri pilsētai, un vēl būs jāpaiet līdz atkal redzēšu okeānu. Hei! Obrigada! Atnācu uz kafiju ceļam, iedzert kafiju un nopirku gliemežvāku, kurš visiem ir pie somas, bet man vēl nebija. Tagad man ir. Beidzot ir neliels aizvērš, tad es varu kaut ko pastāstīt. Eju 5,5 stundas jau, un vēl kādas, es teiktu, 2 stundas noteikti vēl ir jāiet. Ejās labi. Esmu izveidojis perfekto pretvēja aizsardzību, vēja aciņu un šitais. Un tad ir super. Te var atstāt ziedojumu un saņemt tādu piekariņu un zīmodziņu. To ir izveidojis kāds puisis, kurš dzīvo šajā ciematā, izdekorējis koku, un cilvēks rakstījuši novēlējumus, un vispār ļoti jauki. 7 stundas jau noietas, un esmu atnākusi līdz ciematiņam, kurā es arī palikšu pa nakti. Vēl mazāk kā kilometrs līdz hostelim, un es ieradīšos tieši tad, kad var iečakoties. Tāpēc varbūt es varēšu izvēlēties gultiņu. Es esmu tādā tā kā kafejnīcā, Krodziņā, pie hosteļa, burtiski blakus hostelim. Un te bija tāds pusdienu piedāvājums tieši tiem, kas iet Camino de Santiago. Ir zupa, maize, dzēriens, otrais ēdiens pa 8 eiro, un es nevaru apēst. Šis bija mans hostelītis. Ļoti forši bija, ļoti labi gulēju atkal. Bet tagad laiks turpināt ceļu. Šodien varētu būt arī ap 30 kilometriem. Es parasti domāju, ka būs mazāk, bet beigās sanāk vairāk. Tagad es iešu pēc bulciņām, gan brokastīm, gan paņemšu kādu līdzņemšanai. Un tad jau pāri tiltam un uz priekšu. Bulciņas dabūju, veselu maisu. Tagad pa ceļam ēdīšu. Es pagāju kaut kādus 100 metrus, man sāp pēdai viens kauliņš. Es ceru, ka pāries vai pieradīsies un būs labāk. Jā, tā arī bija. Es tagad esmu nogājis 2 kilometrus, un man tas pēdas kauliņš pārgāja. Kā teiktu Vējonis, es neko nejūtu. Vējonis to teica? Pēc Covid potes. Nē, Levits. Vienmēr sakot, kāds no valsts prezidentiem teica, ka neko nejūtu. Nu, es arī tagad neko nejūtu. Tā kā viss labi. Locais que vamos visitar, elas têm outros
vispār šodien solīja saulīti. Es nezinu, kas tas par prikolu, bet tur viss ir nomācies. Un izskatās, ka tas tieši nāk mūsu virzienā. Lietus ir mitējies. Es tikko biju tajā baznīciņā iegājusi pēc zīmodziņa. Tur bija tāds smieklīgs onkuls. Bet es nenofilmēju laikam, jo man viss drēbes bija slapjas un vēl es uzliku somu uz sava šitā puļķa. Un viņš visu laiku spieda ārā ūdeni. Un es tur atstāju tādu pamatīgu peļķi. Re, kur karte, no kurienes nāk svētceļotāji. Latvija, Latvija ir iebakstīta, kur daudz ir no Dienvidkorejas, Japānas, Filipīnām, Taivānas, Austrālijas, Jaunzēlandes, no Dienvidāfrikas, no Madagaskāras, Brazīlijas, Amerikas, Kanādas. Un te Open Me First. Cik jauki! Noieti ir 11 kilometri, un šodien es vēl neesmu redzējusi okeānu. Visu laiku jāiet ir caur ciematiņiem, un izskatās, ka tuvojas vēl viens lietus mākonis. Jā, šodien okeāns ir tur, tālumā. Mēs ejam cauri ciematiņiem. Ļoti forši, daudz ātrāk kilometri iet uz priekšu. Tikko saplīsa manas mīļās nūjas, viens posms vienkārši atdalījās no pārējiem un striķīts kaut kur tur. Tagad man būs viena, bet tā ir skaisti. Šī bija īstā diena, kad saplīsa tai nūjai, jo visu laiku jākāpj kaut kur augšā. Tur bija tāda forša vietiņa, tā takas malā uztaisīta, onkulīts vienkārši pie savas mājas uztaisīs tādu mini kafūzīti, kur par ziedojumiem var dabūt visu, ko tu gribi. Tur bija alus, tur bija ūdens, augļi, kafija, teja, viss kaut kas. Un, protams, zīmodziņu varēja uzspiest arī. Riktīgi forši tur mūzika skanē. Apmaldīties tiešām ir grūti, jo būtiņas ir visās malās. Kebabiņš ir Puncītī, un tagad 7,5 kilometri vēl līdz manam hostelītim, līdz manai gultiņai. Šodien rīktīgi ātri iet kilometri pie okeāna. Neesmu bijusi, viss ceļš ved caur ciematiņiem un caur mežiņiem un kalniņiem un tāds pilnīgi citādāks nekā pirmās 2 dienas. Un līdz ar to tā kā visu laiku mainās tās ainavas, tad arī šķiet, ka ātrāk iet ceļš. Bet es vispār nesteidzos. Es pilnībā ļaujos notikumiem, un ja es redzu kaut kas ir, kur apstāties, tad es apstājos un paskatos un pafučēju, pafilmēju, vienkārši pasēžu. Nu tā, vispār nav kur steigties. Drīz ieiešu lielajā pilsētā, un tur arī palikšu kādi 3 kilometri laikam vēl.
jo ar 30 kilometriem man nepietika. Es noliku savas mantas. Tad es aizgāju uz laundromātu izmazgāt drēbītes. Un tagad es kāpju kalnā uz kaut kādu baznīcu, no kuras varēs redzēt visu pilsētu. Es atradu tādu foršu vietiņu aizvējā, kur saulīte spīd virsū un rakstu savu dienas grāmatiņu par to, kas šodien notika. Un jā, es sarakstīšu un tad droši vien iešu čučēt, ir 6:30. Parasti es šajā laikā jau esmu gultā, šajos kostuļos. Bet jā, man šoreiz ir tāda istabiņa, kur ir nevis divstāvīgas gultas, bet gultas pa vienai, un viņas principā ir viena otrai blakus. Tā ir kā mēs gulētu vienkārši vienā lielā gultā. Un jā, es negribu tur traucēt, vai es negribu, lai mani traucē, tāpēc es tur iešu tikai gulēt un viss. Sēžu savā hostelītī, ēdu zemenes, ēdu salātus, esmu virtuvē, neviena nav, kur visi ir. Labrīt! 4. diena sākas. Re, kur mans hostelītis tur fonā. Re, kur manas brokastis. Un šodien būs viena no garākajām dienām. Pāri 30 kilometriem varētu būt. Bet es jau būšu pie Spānijas robežas. Vakar es biju tajā baznīciņā. Uzkāpusi augšā, ļoti smuki bija. Šajā pilsētā gan kaut kas ar norādēm nav ok, ja man nebūtu pulkstenī karte. Tad es vispār nezinātu, kur ir jāiet, jo bija bultiņas, un tad tur bija tāds tā kā ceļa remonts, un tam maršrutam vajadzētu iet tur, cauri tam būvvalkumam, bet loģiski viņš tur neiet, bet nav tā kā sazīmēts, kā iet citādāk. Pulkstenī man vispār rāda, ka man jāiet ir kaut kāds 2 ielas paralēli pa iekšpusi. Nu, tā kā es iešu tajā virzienā un tad jau kaut kādā brīdī atradīšu, bet jā, nu, pilsētās tādās lielākās varbūt bišķiņ sarežģītāk ar to orientēšanos, bet kopumā jau nav tik traki. Man sākumā likās, ka tas ir Eifeļa tornis. Bet... Actually, I've seen a lot of public artwork since I've been here so far. I really think it's a lot of it's really original. Tikko gribēju teikt, ka šodien kaut kā grūti iet, bet tad es paskatījos pulkstenī un sapratu, ka es jau esmu nogājis 15 kilometrus. Kādas 3 stundas laikam pagājušas. Un tagad sākās tādas labās takas. Un es ar savu 3 kāju cīnos te augšā un zandelēm. Ja šodien ir ļoti jocīga diena. Man pēc sajūtām šķiet, ka es vispār nekustos uz priekšu, bet pēc pulksteņa es kustos ļoti ātri uz priekšu. Tikko biju kafejnīcā, izdzēru svaigspiestu apelsīnu sulu un apēdu tostermaizīti. Gandrīz apēdu. Bišķiņ neapēdu, ieliku somā salvetītē vēlāk ēdīšu. Jā, šodien atkal mēs ejam cauri ciematiņiem, okeāns kaut kur tur tālumā.
Un es nezinu, vai mēs vispār vēl nonāksim pie okeāna īstenībā. Lai gan šis skaitās piekrastes maršruts, reāli gar okeānu bija tikai pirmās 2 dienas. Un pēc tam sākās takas un ciematiņi un mežiņi un kalniņi. Es burtiski tikko jums laikam teicu, ka šodien nav okeāna, un pēc 2 stundām ir okeāns. Tagad būs tāda smuka taka gar okeāna. Es jau nevaru sagaidīt. Neskaitot to, ka te ir nereāli skaisti. Te arī nav vēja. Man vispār neplīvo cepura. Un jā, tas ir kaut kāds retums. Kā ejot gar okeānu, nepūš milzīgs vējš pretī. Draudzenītes. Tas kalns tur jau ir Spānija. Es esmu Portugālē, bet redzu Spāniju. Čau, Spānijā! 7 stundas šodien jau ir noietas. Vēl kādi 4 kilometri. Bet tagad gan es domāju paēst kaut kur pusdienas un tad iet uz savu postelīti. Es ienācu tikko tādā pilsētiņā, kurā ir pie Spānijas robežas. Un te parasti paliek lielākā daļa svētceļotāju, bet es iešu vēl 3 kilometrus tā kā ārpus šīs pilsētiņas uz mazāku ciematiņu. Jo tur bija, vienkārši gribējās, tur bija arī lētāk un es negribu vairs lielajās pilsētās palikt. Un reku pēc 9 stundām es esmu klāt. Tur es šonakt palikšu. Te baznīciņas tādas. Te ir mana hostelīša terasīte. Un te ir vilciens sliedes. Un te ir upe. Un tur ir Spānija. Labrīt, 5. diena. Es jau esmu sagatavojusies lietumu. Jau uzliku pārvelku, uzvelku visas vienīgās siltās drēbes, kas man ir. Un gaidu lietu.